izlidēties, jo jums ekonomika nav kas strādā. Jeb jums ir jāņem imigranti, kas strādā. Un ja es esmu cīnies par to, lai piesaistītu uzņēmējus, kas investē, dabū atļauju šeit, tad tagad vedīs no tām kara zonām, tur sākušies ir kari, viņi sūtīs tiem cilvēkiem, mēs dodam naudu līdzi, lai viņi šeit dzīvo un strādā. Un tad jautājums, vai tā būs Latvija tā, kuru mēs šodien pazīstam, kuru cīnījās tauta. Šeit latvieši būs 10% palikuši, un šeit sabrauks visi migranti no visām kara zonām. Ja kādreiz par to kāds smīkņēja, ka šodien tā ir realitāte, tur vairs nav jēga mēģināt pat pārliecināt cilvēkus. Nu, neviens nevar dzīvot uz parādu. 2 miljardi katru gadu aizņemoties, un ja šādas demogrāfijas. Ir ļoti smaga situācija, nevelti patreiz šodien, bet es teikšu tā, varbūt ir labi, ka viņi atklāja savas kārtas, un tad beidzot cilvēki sapratuši, ka viņi grib ķerties bērniem, bet saprotiet, tas arī ir biznes, jūs saprotiet, karš ir biznes kaut kādām valstīm, un šī visa industrija bērnu dženderisms, tam bērnam, kam nomainīt dzimumu, viņš uz mūžīgiem laikiem, kamēr viņš dzīvos, viņš būs pacients kādai klīnikai un ārstam. Apskatieties, kas Covida laikā bija zāles, kādi miljardi, jeb triljoni, tika tērēti visā pasaulē. Tagad viņi nomainīs dzimumus, un šie bērni, kas ar nomainītiem dzimumiem, hormonu terapija, visa mūža garumā, viss, tie ir klienti. Tas ir tāpatās, kā tagad daudz runā par kosmetiskām operācijām. Nu, tur kāds grib uztaisa, ne. Tur jau tu esi piespiests, viss, tu vairs nekad nebūsi tas, kas tu esi bijis, un tur visu mūžu, un tur būs milzīga peļņa. Saprotiet, tā ir cīņa, ja mēs šodien nevinēsim, ja mēs nevinēsim, tad ir cauri. Jo problēma ir tāda, jo skolās, un tas būs obligāti, šodien tu nevarēsi aiziet teikt, man kaut kas nepatīk. Šodien tā kā saceļās tie skolotāji, pēc tam visu aizliegs, ja, un tagad izrādās, ka tā Stambulas konvencija, ja viņa pieņems, kur būs institūts ar lielām pilnvarām un ar tādu imunitāti, kur viņam neko nevar izdarīt. Viņi brauks un viņi teiks, te ir slikti te, un tad būs tās lielās organizācijas, kuras aiz tā stāv, un viņi maksās naudu un finansēs šīs nevalstiskās organizācijas, kuras cīnīsies par visām šīm tiesībām. Tas, es teikšu, tā ir nelietība, tas, kas notiek. Jā. Elektroniskais paraksts tikai. Vēstniecībās nevar, tās nav vēlēšanas, bet elektroniskais paraksts tiem, kam ir, vai arī pašvaldībās jāatbrauc. Es pieļauju, ka daudzi pa Ziemassvētkiem braukt uz Latviju, lai atbrauc un parakstās. Kaut kā tā. Да. Не, ну как, 18 ноября все высшие должностные лица будут у памятника, конечно, можно идти и сказать им, что народ думает, потому что когда во время ковида мы собирались у замка президента, у Рижского замка, Левич спрятался, убегал, его не было. Потом Каринч тоже убегал, да. А сейчас все будут у памятника, так что народ может собраться и наконец их встретить. Да. Как-то так. Так что сейчас все в руках народа. Потому что вот те, которые предатели тут гуляют вокруг, они боятся своей тени. Labi, bija patīkami ar jums tikties. Rītā tiekamies 8:30.